Sveiciens Mācībprieks kanālā! Šodien parunāsim par ķermeni un kā sauc ķermeņa daļas. Ikvienā mūsu darbībā, vai mēs skrietu, dejotu, ietu, lasītu, sportotu, vingrotu, mums ir nepieciešams izmantot mūsu ķermeni. Tagad iedomāsimies visu laiku sarežģītāko tehnoloģiju pasaulē. Dators, telefons, kāda interesanta iekārta. Es domāju, ka tas ir mūsu ķermenis. Mūsu ķermeni pētnieki pēta vēl joprojām. Skatās, analizē, kas tad notiek ar mūsu ķermeni dažādos apstākļos. Ķermeņa uzbūve ir ļoti sarežģīta. Mēs sastāvam no kauliem, orgāniem, muskuļiem, nervu sistēmas, asinsvadu sistēmas, un tas viss funkcionē un darbojas, lai mēs varētu darīt tādu, piemēram, vienkāršu lietu, kā runāt. Paceltu pildspalvu, apskautu kādu, nerunājot par, piemēram, olimpiskajiem sportistiem. Bet šodien nedaudz vieglāk atpazīsim ķermeņa daļas. Ralfs būs mūsu sejas modelis. Viņš ir devis atļauju, lai mēs varētu aplūkot, kādas ķermeņa daļas atrodas uz sejas. Sākam. Auss, lūpas, deguns, acs, uzacs, piere, mati, zods, kakls. Jau uz sejas vien ir tik daudz detaļu, ko iemācīties. Taču, jo labāk pazīsim savu ķermeni, jo vieglāk mums būs tikt ar to galā. Kā piemēram, kādreiz mēs varam teikt, ka mums sāp roka vai sāp kāja, bet tas gan pieaugušiem, gan dakterim ir plašs jēdziens, tāpēc jo labāk atpazīsim vietas, kur, piemēram, sāp vai kaut kas ir noticis un varēsim to nosaukt, pieaugušie varēs palīdzēt daudz vieglāk. Sāksim. Plecs, elkonis, plauksta, ceļgals, potīte, vēders, pirksti, pēda. Protams, šie ir vieni no vieglākajiem nosaukumiem, ko iemācīties, un ir tik daudz dažādu, un vēl latīņu valodā, bet šie pietiks šīs dienas video. Ejam tālāk uz spēli. Šeit tu vari pasaukt un pieaicināt ikvienu, kas tev atrodas blakus. Spēles noteikumi. Es nosaukšu ķermeņa daļu, un tev jāpieliek roka pie tās. Ar katru nākamo temps kļūs arvien ātrāks un ātrāks. Vai tu esi gatavs? Sāksim. Galva, plecs, plauksta, ceļgals, vēders, galva. Ejam tālāk. Jau nedaudz ātrāk. Ceļgals, vēders, galva, plauksta, plecs, potīte, ceļgals, vēders, galva. Mēģinam vēl. Lūpas, uzacs, galva, vēders, ceļgals, potīte, plauksta, plecs, galva, vaigs, zods, vēders, ceļgals. Man šķiet, ka tev izdevās ļoti labi, tāpēc pamēģināsim vēl vienu spēli. Atpazīsti un nosauc ķermeņa daļas. Aiziet! Cerams, ka tev izdevās. Atbalsti šo kanālu un pieseko tam. Tiekamies jau nākamajos video. Atā!